2 pret 1. Ļoti bīstams izgājiens. Nosargāja. Jau izdevās pārmest tripu pāri Holtam, Sjominam. Atkārtojumā, jā, nu tur ļoti labi Sjomins pavilka un iedeva Kurjanovam. Un tas galviņš tur bija. Marks. Labi, ar savu tehniku tiek vaļā no pretspēlētājiem. Metiens no zilās līnijas. Ramo tvēr, vēlreiz, kur īpavātos! Džemī Lundmarks. Tā izskatās, ka Džemī Lundmarks beidzot 16 iepriekšējās spēlēs pēc kārtas. Džemī Lundmarks nebija guvis vārtus. 3 rezultatīvas piespēles. Ceļas atkal izvirza Rīgas Dinamo vadībā. Jā, Džemī Lundmarks 1 pret 0 Rīgas Dinamo izvirzās vadībā. Vēlreiz Aleksandrovs un teicam piespēlē. Dmitrijs Sjomins izreikinās ar Krisu Holtu. Tas saka, te bez variantiem. Izskatījās, ka būs iekrita. Nē, nu, protams, ka iekrita, jā. Žukovs nepārspēja. Nu, Sprukts, labi. Sprukts. Metiens. Miķelis Rēdlīgs. Izmantojam skaitlisko vairākumu 2-1. 12. vārti, 41. punkts. Skatāmies. Sprukts, Karsums un Miķelis Rēdlīgs. 2-1. Pēdējā minūte ir iesākusies šajā trešajā trešdaļā. Červenka iespēlē tuvāk vārtiem. Un neļauj uz metienam mūsējiem. Kurš tur bija? Atkal 10. numurs. Jā. Atkal Romans Červenka bija. Skatāmies piespēle Červenkam. Tur Karsums ļoti labi. Mārtiņš Karsums uzsita pa nūju. Galviņš. Rapmoli. Un arī pārā. Tas ir vissvarīgākais. Un Karsums, jā! 3-1. 19. vārti Mārtiņam Karsumam un Rīgas Dinamo uzvar Omskā. 3-1. No puses Mārtiņam Karsumam. Ļoti augstasinīgi nospēlē Mārtiņš. Nekur nesteidzās. Uzvaram iemetienu, raidam. Nu, viss ir beidzies. To arī omskieši saprot. Revenšējamies par zaudējumu Rīgā. Pirmajā riņķī. Otro spēli pēc kārtas Rīgas Dinamo uzvar ar 3-1.